pasākums ir Lūdzes novada domas atklātnes sēde. Darba kārtībā tiek piedāvāts izskatīt 4 jautājumus. Vai ir kādi iebildumi par darba kārtību? Ja nav, tad piedāvā balsot, kur ir par, 11 par, pret nav, atturās nav. Darba kārtība ir apstiprināta. Pirmais jautājums par nekustamā īpašuma zemes vienības 698 kvadrātmetru platībā Tālavies ielā 136A Ludzes novadā izsoles rezultātu un protokolu apstiprināšanu. Ziņot domas priekšsēdētājas vietnieks Mekšankins. Lūdzu. Šī gada 10. augustā tika rīkota nekustamā īpašuma izsole zemes vienības 698 kvadrātmetru platībā Tālavies ielā 136A, kurā piedalījās 2 pretendenti ar augstāko cenu piedāvāja fiziska persona Marita Žesova. Un arī pretendentu nosolīja augstāko cenu 3886,54 €. Tādēļ arī sagatavots lēmuma projekts apstiprināt izsoles protokola rezultātus. Vai ir jautājumi, kolēģi? Ja nav, piedāvāja balsot, kur ir par, 12 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. Otrais par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu. Ziņo domas priekšsēdētājs vietnieks attīstības jautājumos Mekšankins. Lūdzu. Pamatoties uz likumu par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajiem dzīvojamām mājām 4. panta 1. daļu, kura ir teikts, ka jautājumu par sociālo dzīvokļu un sociālo dzīvojamu māju veidošanu izlem pašvaldībā, ņemot vērā tas administratīvai teritorijai dzīvojošu sociālo maznodrošināto vai trūcīgo personu pieprasījumu. Un ņemot vērā, ka ir liels pieprasījums pēc sociālām dzīvojamām platībām, ir sagatavots lēmuma projekts par to, kā piešķirt sociālā dzīvokļa statusu dzīvokļam numur 6, Stācijas iela 66 Ludzē. Vai ir jautājums, lūdzu? Atbalstu piedāvāt lēmumu projektu. Ja nav, lūdzu, tad balsot, kur ir par, 12 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. Trešais par speciālistam izēdējumās dzīvojamās telpas statusa piešķiršanu. Arī lūdzu Mekšankins. Pamatojoties uz likumu par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanu 11. panta 3. daļu, kura noteikts, ka pašvaldības doma ar atsevišķu lēmumu ir tiesīga pašvaldībai piederošai dzīvojamai telpai noteikt speciālistam izēdējumās dzīvojamās telpas statusu. Un tad pamatoties šo likumu ir sagatavots lēmuma projekts noteikt pašvaldības dzīvokļiem numur 56, 18. novembra iela 25 Ludzā, speciālistam izrējamas dzīvojamas telpas statusu. Lūdzu, atbalstu piedāvāt lēmumu. Tātad tas ir Ludzes pilsētas ģimnāzija, ir pieaicinājusi ķīmijas skolotāju, jo mums tiešām bija aktuāli šis jautājums, jo līdz šim skolotāju, kura pasniedza, jau bija cienījamā vecumā, un līdz ar to tiešām tā bija liela vajadzība, jo tādu speciālistu nav daudz, un viņa tika uzrunāta, un viņa visa ģimene pārbrauksat uz Lūdzu. Jauna ģimene, viņa šogad arī beidz magistratūru, un arī doma viņiem arī varbūt vairāk saistīta ar Lūdzu. Šajā dzīvoklī viņa varēs uzturēties 3 gadus, tā kā mums arī saistītajos noteikumos esam atrunājuši. Pēc tam redzēs situācija, kā veidosies tālāk. Ja? Uz doto brīdi, lai mēs ķertos arī pie remonta šajā dzīvoklī, jo tur mums arī ar jums būs jāskata pēc tam jautājums par izmaksām. Tad mums ir jāpiešķir šis status. Bez statusa mēs nedrīkstam to darīt. Jo atbilstoši likumam par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanu, tad mēs esam grozījuši saistošus noteikumus. Un saskaņā ar likumu tad ir tāda kārtība, ka no sākuma ir jāpiešķir dzīvokļiem status, un tikai pēc tam tad komisija var skatīt iesniegumu un piešķirt jau speciālistam dzīvojumu platību. Nav jautājumu, ja? Tad lūdzu piedāvāju balsot, kur ir par, 13 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 4. par Ludzes novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas atbalstāmo profesionālo studiju specialitāšu apstiprināšanu. Arī lūdzu. Pamatojoties uz Ludzes novada pašvaldības stipendiju nolikuma 1.3 punktu, kurš nosaka, ka doma ar atsevišķu lēmumu nosaka Ludzes novada pašvaldības stipendiju piešķiršanai atbalstāmas profesionālas studiju specialitātes kārtējā gadā. Līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts, ka atbalstīt šādas profesionālas studiju specialitātes Ludzes novada pašvaldības stipendiju piešķiršanu un studiju maksas apmaksai, tātad ārstniecība un medicīnas māsas. Tad par medicīnas māsām mēs esam grozījuši nolikumu, un mums ir atsevišķa sadaļa, ka
medicīnas māsām, tad varam apmaksāt pilnu studiju maksu. Vai ir jautājumi, kolēģi? Ja nav precizējums, piedāvājumā bija stipendiju piešķiršanai, bet... Un studiju maksas apmaksāja. Okay, jā. Tas nav, ja? Tad piedāvāju balsot, kur ir par, 13 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. Tātad pamatdarba kārtība vai ārkārtas domas darba kārtība nav tad, ja? Bet pirms mēs gaidām izglītības, kultūras un sporta pārvaldes speciālistus, jo tad būs mums apvienotā komiteja. Es skatos, deputāts Andrejeva kungs ir ieradies, tad tagad novēlēsim viņam, jo jūs manā prombūtnē viņu neapsveicāt, nu tad mēs no sirds sveicam dzimšanas dienā, bet ko es gribu teikt? Mums dzīvēm vienmēr ne viss tā, kā mēs gribētu, ja? Un ne visās jomās mēs esam ļoti lieli speciālisti vai zinoši cilvēki. Mums vienmēr ir iespēja izglītoties viņus, bet es varu droši teikt, ka uzņēmēju darbībā ar savu darbu tu esi pierādījis, ka tik daudz mums cilvēku nav lūdzu nodā. Paldies, ka tu mums esi.